Vienkārši tāds moments, zini, es tā iedomājos tādu dzīvokli vienkārši, kur notiek kodienas. Kā izskatās kodienas? Stāv galds, glāzītes uz galda, aliņš, šņabis, kurš tur aliņu dzer, kurš aliņu kopā šņabi, kurš tīru šņabi, visādi varianti, jā, tur ir. Un cits kaut kur spīpē zālīti, atkodājā, tādā veida variantām. Mūzonas fonā pumpē kaut kāds un tauta tusājās vienkārši iekšā. Piektdiena, sestdiena, svētdiena, tā poda laika. Vasaras brīvlaiks, tas notiek ikdienā, viņa drīz tā zina. Var pāriet darba dienās, var pāriet zolīdu, uz aliņiem, uz sidriņiem, pieņemsim uz vieglajām narkotikām, bet jau piektdiena, sestdiena, kad tuvojās to visu lietu ar pastiprināt, ar amfetamīnu, vēl kaut kādu vēl un ar stiprākiem dzērieniem, tādā veidā notiek slēgt pusiņš. Notiek pusiņš. Un pēkšņi atskan zvans, dīm, ko tauta parasti domā? Iet nu kāds čoms, iet nu menti. Kurš ies pie durvīm? Davai ej tu. Tagad viens piesārņo pie durvīm, visdrausmīgākais attaisa durvis, un tur stāv Jēzus. Tur stāv Jēzus. Tas izskatās, jo Dieva vārdā ir teicis, stāv pie durvīm un klauvēju. Kurš dzird mani, tas durvis atvērs. Un es ienākšu iekšā un turēšu viņu mīlestību. Protams, ja muzons ir pārāk skaļi uzgriezts. Tur tikai es pēcnaziešu un atvalvēties. Tagad durvis izlido ārā. Bet Jēzus ir zolīt, viņš klauvēja pie durvis, viņš redz muzons pa skaļu, skaidrs, nav jēga šodien nākt, viņš aiziet. Bet kādu dienu viņš atnāk, kad muzons nav tik skaļi, viņš klauvē pie durvīm, tauta viņu sadzird, viss kā Dieva vārdā rakstīs, Jēzus stāv pie durvīm klauvē. Un tad tauta attaisa durvis vaļā. Jēzus ir atnācis. Viņa aicina Jēzus iekšā. Jēzus ienāk, bet redziet, kāpēc to līdzību stāstu? Jo, principā, mēs cilvēks, ir kā dārs vai kā dzīvoklis. Paņemsim vienkārši cilvēku dzīvokli, salīdzināsim ar dzīvokli. Un tad, kad Jēzus klauvējās pie cilvēka durvīm, pie sirds durvīm, tad, kad cilvēks viņu attaisa, ļoti bieži Jēzus ienāk iekšā šajā namā. Un ko viņš tur redz? Viņš redz kodienu. Tautieši tusējās, visi kvasī. Kāds kaut ko vēl dara. Un tad Kristus saka, klausies, tu esi man ielaidis iekšā, principā, vajadzētu šo namu iztīrīt. Vajadzētu pateikt tiem tautiešiem, visi, kas sēž pie galdiņa, te tusējās, čau, vajadzētu viņiem pateikt. Un te notiek kas, te ir tas moments, ka Jēzus, viņš ir zolīts, viņš nav tagad, spēcvienībā, reaģējušā, kas ienāk, visiem uzlauž uz rokas, uz muguras, saslēdz roku dzelžos un aizved viņus uz iecirkni. Vispārībā bez liekām runām. Jēzus viņš ir zolīts, viņš tev prasa, klausies, vai tu esi gatavs no šiem tautiešiem atteikties? Vienkārši, pateikt, ka viņi iet uz mājām. Kādā veidā? Tu saki, jā, tu esi gatavs. Un tu pasaki tiem tautiešiem, ir atvainojiet, man tas kodiens ir piegriezies jau, bet lai tos čomus vajag atsiet, atšūt, pirmām kārtām tam ir jāapmīg. Kamēr tas tev nav apmīgs, tu nevarēsi atšūt tos čomus, jo tie čomi būs noteikti interesantāki. Bet, kad pienāk tas moments, kad tie čomi tev galīgi piegriezušies, tad var pateikt, klausieties. Čau. Tad viņi visi aiziet. Tad viņi visi vēl aiziet projām. Un čomiem mēs esam tikuši skaidrībā. Visi kārtībā. Tad Jēzus nāk klāt pie pudeles. Hopā. Saka, klausies. Pudeli arī vajadzētu mest ārā. Tu saki,
Šņāba metam ārā, bet eliņš lai paliek. Vismaz vīns, no kagors. Viņš kā nekā baznīcas vīns kagors normāli. Bet, ja es saku, klausies, līdzinām arī to kagoru ārā, zini, un te noteikti tas, ļoti bieži, es kā es domāju par tam atbrīvošanām, vēl par kaut ko visu simt, tur davā, Jēzus vārdā, wow. Bet, man liekas, ka Jēzus tomēr nāk, ka tevīm pats runā, klausies, vai tu gribi to kagoru izmest. Un tagad skatieties, kā notiek Jēzus vārdā kagoru izmešana. Brutālā veidā tev tiek pavēlēts Jēzus vārdā izmest kagoru, tu saķer to pudeli no galda, šņāba ārā, cigaretes ārā, pats izludini to visu pulogu ārā. Ja cilvēks pats nav nobriedis līdz tam līmenim, lai to visu izmestu, ko viņš dara? Viņš iet pakaļ kagoram. Savāc to izmet. Paņem visu to, ko Jēzus ir izmetis vēl atpakaļ. Zodiet, un te ir tas moments, ka notiek visādi inkauteri vēl kaut kas, zini, un ka to davai metam ārā tagad, zini, bez cilvēka atļaujas, sviedīsim visu ārā. Nu, tu jau vari izmest to visu ārā bez cilvēka atļaujas, cilvēks ir rucies tam pakaļ. Viņam vajag nonākt pie tās atklāsmes, ka viņš grib izmest to ārā. Un, ka viņš grib izmest to ārā, tad Jēzus tev palīdzēs to izlidināt ārā. Nu, kā lai saka, no Āfrikā, tur, kur es biju, tur vienreiz Āfrikā, tur musulmaņi dzīvo, principā. Viņi ir tikuši pār tam degvīnu problēmām, viņi nelieto degvīnu. Ne kagoru, neko, bet viņas pīpē zālīt regulāri. Tu brauc, kurā vietā visur smirt pēc zālītes. Tad Jēzus saka, jau klausies, metam nu zālīt arī ārā. Nu to zālīt, zin kā. Zālīt arī. Tā kā mēs esam visu tās redzamās lietas, no kā mūs Kristus atbrīvo no redzamajām lietām, principā atbrīvā. Un tas bija man tas moments, kā Dievs man tur no tā visu atbrīvo. Un tad notiek kas? Un tad pelntrauks tiek izmests, un tad notiek remonts. Kā, nu ko meisters, tā Aldis ir meisters. Viņš ienāk iekšā tur, kur ir bardaks. Aizkari piesmēķēti, tie jāplēš nost, jālidina ārā, tāpēc jāplēš nost, viss jāremontē. Nu viss jāremontē, viss nams jāremontē, un galvenais tev netraucē, saproti? Ja es saku, tu pasēdi kaut kur, es visu izdarīšu, viss ir kārtībā, ar tiem čomiem mēs esam tikuši galā, citreiz tie čomi jau piezvan tev pie durvīm, tu atnāc, saku, sorry, remonts. Remonts. Nu tādā veidā. Galvenais neatļaut tiem džekiem remontu laikā nākt iekšā, ja te piepēdos visu to, tur sabojās, atkal atnāk savām pudelēm, atkal to labāk nevajag. Bet tas redzamais moments. Un tad, kad tas viss ir tīrs, izmests ārā, viss ir kārtībā, tad notiek interesanta situācija, par ko svētais gars man atkal šodien runāja. Tas tā, es tā dievadu uztaisīju, un tā atnāca pēdējās dziesmas laikā šis vilnis. Bet tā galvenā doma ir, kad es dabūju jauno derību, nu tikko savās rokās, tur rakstīts ir par piedošanu, ka jums ir jāpiedod, kā es esmu piedevis. Ja jūs nepiedosiet, tad arī es nepiedošu. Dievs saka, tad arī es nepiedošu. Ja jūs nepiedosiet, es nepiedošu. Un tur tas moments, un tikko kā, nams ir tīrs, viss ir iztīrīts, pudeles ir izmests ārā, viss ir uztaisīts, eiro remonts ir uztaisīts, viss ir ideāli. Saprot, viss ir kārtībā. Un tad pēkšņi, un te jau, kad tu esi normālā dzīvokli ievācies, no rokas nomazgājis pēc remonta, atgūlies dīvānā, paņēmis, nu ko tu tev dzert, tev vairāk nav ko? Pudeļi tev vairs nav, ko darīt? Jēzu, ko kost? Ko lai dzert? Jēzus saka, re, kur jaunā derība, ņem iekot. Jaunā derība, nu tas jau ir dzēriens, ko Dieva bērni dzer. Nu, garīgā maize, ēdiens, nu ko viņam, viņš neko štoņu vidot, Jēzus, jaunā derība. Pudele ar etiķeti, jaunā derība. 1000 grādi. Tā tu attaisi viņu vaļā un sāc lasīt, zini, sāc kost, kodienas notiek. Jau citiem, ar citu auditoriju jau notiek kodienas. Ar svēto garu jūs sākat kost kopā ar svēto garu. Vecā derība var kost. Jā, vecā derība to labāk nekost. Tas ir pieauga bišķies, bija līdz vecai derībai, tik labāk to pēc atstājām vecā derība. Veco derības jau pagājušā reiz runājām. Veco derības kodēja, vecās derības kodēja parasti baigi daudz slepkavības uztais pie reiz vēl, kamēr viņi koši to veco derības. Bet tas labi. Un te notiek kodienas svēto garu. Vienkārši. Jūs kožat runājat, un te pēkšņi tu ieraugi par to, ka ir nepiedošana. Ja tu nepiedosi, tad tev nepiedos. Saprotiet tas teksts. Pasot, nepiedošana vienmēr var just. Viņa vienmēr klauvē. Un es, kad sāku svēto garu kopā iekost,
Es, ka lasu pašā sākumā tas bija, ko tas es tā nodaļā. Nepiedošana. Tu sāc domāt, pēc. Kam? Un tā nepiedošana reizām ceļās augšā. Tu vienīgi var redzēt. Momentāli ceļās augšā nepiedošana. Un pacēlās viena situācija gaisā. Ja jau nams bija iztīrīts, viss jau bija kārtībā. Bija viena situācija, kur es vienu džeku biju salicies ritīgi. Un es viņu pat gribēju nogalināt. Es vēl biju pasaulīgs džeks. Bet kaut kādīgi Dievs man no tā visa asins grēka bija izglābis, viss bija kārtībā. Un, ja saprotiet, cilvēks jau nav normāls, ka viņā iekšēji nepiedošana. Ne jau viņš ir tas, bet tā nepiedošana, tas gars, tas ego ir tik spēcīgi aizskārts, ka tas egoisms viņš jau grib sev zikā attēlpoties. Un tāpēc, saprot, vajag, kā vecā derībā rakstīts, aci pret aci, zobu pret zobu. Vajag iešaut, saprotu, kā lai tu vecās derības cilvēks, viņi jau nezināja, tur piedošana, nekas nebija rakstīts. Tur bija tikai likums. Uzvoti, kā lai vecās derības cilvēks tevi apmierina, jo viņam iedoši pa pūrnu ir, jāiediet viņam materiāli, arī viņam pa pūrnu. Un tad, tu jūties super, yes! No. Izlīdzināta štēle, bet tā jaunajā derībā bija šī savādāk tā visa štēle. Jēzus saka, piedod. Un man te uzspēlt pēkšņi tas, kas jau bija nosēdies. Svētais gars saka, vai piedoša lieta? Es saku, labi, nav problēmas, viss piedod, izdara izvēli, piedod. Hops. Bet kas notiek uzreiz nākamajā momentā? Tikko es izdaru izvēli, piedodu, paiet varbūt tās nedēļa divas, es satieku pagalmā vienu kaimiņu, viņš saka, jau klausies tam čomam, tavam draugam, viņš saka, baigi sūdīgi, viņš reāli, viņš mirs nost ir. Viņam ir smagas C hepatīts pēdējā līmenī, jau dārsts jau pateica, viņš saklop savu namu un gatavojās jau, ka viņam ir viss. Un šeit balss iekšējā. Priecājies, iedomājies, tu viņu nenogalināji, tu viņu gribēji nogalināt. Dievs viņam tagad ir pieķēries. Pats Dievs viņam bija tās nobeigts. Viņš saka, redzi, viņš saka, kā Dievs darbojās. Cik Dievs ir spēcīgs. Tev nevajadzēs pat rokas smērēt. Viņš jau ir gatavs. Un es tā sāku domāt sevī, es domāju, pagaidi. Bet man neskapēc nav prieka par šo balsi vairāk. Ja šī balss man būtu skanējusi, pirms es biju kristietis, es būtu priecīgs. Saproti? Man nevajag pašam neko darīt. Viņš pats jau tās atspērs atlaidīs. Bet šeit, es domāju, bet es viņam esmu piedēs, es nejūtu neko pret viņu neko vispārībā, tādu sliktu. Un es atnācu uz draudzi, uz lūkšanu vakaru un cēlu priekšā vienkārši to situāciju. Mēs draudzē par to visu aizlūdzām par šo cilvēku. Pagāja varbūt tās mēnesis, 2, kaut kur 2 laikam. Un es eju, bet es to cilvēku nebija ilgi saticis. Vispār kopējā fonā, kādu gadu varbūt. Un viņš sēž kafejnīcā, tādā vasaras kafejnīcā. Viņš saka, čau, tā kā, zin kā, nāc iekšā. Bet, lai pie viņa ienāktu, jāiet caur kafejnīcu, iekšā. Tur diezgan liels gabals, lai iziet tur ar savu terasi. Un es tagad ieju tūlīt, es domāju, pats te ir tāda situācija pēc idejas. Saku, Dievs, man dot pa pūrnu viņam uzreizā. Principā tā tas savādāk nevarētu būt. Bet tagad es saku, ko lai es saku viņam? Es saku, es neko nezinu, ko lai viņam teikt, saproti. Un svētais gars arī neko nerunā. Un es tagad ienāku, apsēžos kā pie galdiņa, viņš nes. Un man izprūk tādi vārdi, klausies, ar tevi, man notika brīnums. Viņš saka, kā tu zini? Es viņam saku, es nezinu. Es vienkārši tev prasu. Viņš saka, notika reāls brīnums. Viņš saka, man ārsti bija pateikuši, ka man ir viss, ka man ir jāmirst. Man bija vispār pēdējā stadija, tajā hepatītā, galīgi viss. Un pēkšņi, viņš saka, es ļoti strauji sāku atvesaļoties un paliku pilnīgi vesels. Viņš saka, sasgāja pie ārstiem, viņš saka, es nesaprotu, viņš pilnīgi vesels, es pilnīgi 100%, saproti. Un es saku, bija tāda situācija, ka man viens draugs stāstīja, mēs par tiem lūdzām Dievu. Un viņš vispār nezināja, ka es nav kristietis. Es jau biju kreizīs, un pēkšņi, kādu Dievs, kā es saku, Dievs saka reāls. Es vienkārši man pašam liecību, ka Dievs viņu izglāba. Un Dievs iedomājies cilvēku, kas ir pēdējā līmenī, var izglābt. Un tad notika tas, ka, principā visiem bija piedevis, nebija nekādas tādas, tā kā nepiedošanas vairāk un kas. Un es biju pilnīgi brīvs, jo pieņemsim nepiedošanu, visu, ko mēs darām caur nepiedošanas prizmu, tomēr, kad mēs laižam cauri Dievu, caur nepiedošanu, tomēr tas nav tās, kā būtu jābūt. Un tad bija nākošais moments, pagāja vēl kāds laiks, un svētais gars atkal sāk runāt par nepiedošanu. Vienkārši sāk runāt par nepiedošanu. Un es
Un saka svētam garam, pēc svētais gars saka, es visiem esmu piedevis. Viss ir kārtībā, es visiem esmu piedevis. Viss ir ok. Un svētais gars runā, saka, es nesaprotu, svētais gars, kas pa lietu, es saku. Viņš saka, tu esi piedevis visiem, bet tev nav piedevuši. Saproti? Viņš saka, un ir cilvēki, kurus tu esi aizvainojis kaut kādu. Saproti? Un viņi nevar tev piedot. Viņš saka, un tā kā tagad, viņš saka, ir laiks tev, es tev viņus parādīšu, iet viņiem paprasīt piedošanu. Jo svodiet, kas ir pa lietas, un visādi jūs sapratīs, par ko es runāju. Un iedomājies, tu ej tagad tīrās drēbēs uz dievkalpojumiem, uz dzimšanas dienu, tu ej tīrās drēbēs, visi kārtībā pa ielu. Un pēkšņi brauc kaut kāds tautietis ar mašīnu, un noraud tev pa peļķi, un tu esi viss slapš, viss netīrs. Tev ir škrobe, nežēlīgā, kā tavas tīrās drēbes, ko tu esi nopirktis, viņas visas netīras, pasākums ir izbojāts. Saprotiet? Un tev iesūcās pret viņu. Bet visbiežāk tas tur, kas tev ir apšļakstījis, viņš par to nav piefiksējis. Saprot, viņš ir aizbraucis, viņš nav redzējis. Viņam kāds piezvanījuši par telefonu meklē tur pēķi, tu esi gatavs, slapš. Tā viņš tevi neredzēja. Un tu tagad esi škrobīgs uz viņu un kultivē savu škrobju, viņi tikai aug. Viņi jau mazumā neiet. Jo, ja tu momentāli neatsakies no tā, ka tu viņam piedod, momentāli tu to sakni neizrauj ārā. Ka vēl staigā apkārt un leikam viņa tikai laista. Apsties, kā viņš tev tur, un apsties, kā tas tev vēl tur. Un tikko tu to sakni neesi izrāvis. Tā ir nākamie aizvainojumi. Tik viegli iet iekšā, jo zeme jau ir sagatavota. Vēl jau viņi tur aplaista. Viss ir kārtībā. Un nākošais aizvainojums, nākošais ne tā paskatījās, otrs ne tā pateica. Un tur sēklas tikai aug. Saprotiet tajā visā momentā. Un viss notiek. Un vēl staigā apkārt un tikai laist, un tev čuks tikai visu laiku ausī. Kā viņš tā varēja pateikt? Vai tā viņš nedrīkstēja teikt? Viņš noteikti tevi nemīl. Ja viņš tev būtu mīlējis, tad viņš būtu darījis tā. Viņš darīja tā. Un tas ir mācītājs, un tas ir to tā viņš nedrīkstēja darīt. Un darbā. Tas ir darbā, kas notiek. Un tā tas viss notiek. Un mēs ne tā paskatās, ne tā pieskārās īsāk sakot, ne tā kaut ko vēl izdarīja. Un tā sākne tikai aug. Un tāpēc Svētais Gars man pateica to, ka ir tādi cilvēki, kuri nespēja vienkārši atbrīvoties no šitām visām lietām. Un ja tu esi, es tā kā šofērs, tu brauc vienkārši. Es izstāstīšu vēl vienu situāciju. Brauc, tas ir elementāri. Es braucu ar mašīnu ar vienu meiteni vienkārši. Es tur biju jauniešu vadītājs, toreiz tāda situācija. Braucam, visu kaut kur mēs, braukājam. Situācija notiek tāda, es skatos, viņa vairāk nav tāda, kā vienmēr ir bijusi. Sēž uzpūtusies. Es saku, kas notika? Nē, viss kārtībā. Es tā jūtu, ka nav viss kārtībā. Es saku, kas notika? Nē, viss kārtībā. Kā viss kārtībā? Es redzu, ka nav viss kārtībā. Es saku, kas ir sāku spiedienu radīt, spiedienu. Un sieva saka, spiedienu taisīt nedrīkst. Spiedienu, ziniet, kad savu spiedienu dzimst bērni. Pat uz toleti vajag uztaisīt spiedienu, lai dabūtu kaut ko tur ārā. Tā kā viss notiek caur spiedienu. Saprotiet, vajadzīgs spiediens, jo tad nav spiedienu, kas nenotiek. Jā, katrā gadījumā spiediena rezultātā atklājās, ka nedēļu atpakaļ, braucot tieši pa šito te tiltu, man tā meitene gribējusi kaut ko pateikt, vienkārši. Un es vienkārši esmu pateicis kaut ko viņai pa virsu savējo. Viņu pārklājis ar savu tekstu. Viņa bija gatavojusies man kaut ko pateikt, un es pēkšņi sācas runāt kaut ko savējo. Bet es viņai saku, klausies, es pat neatceros tādu situāciju. Tu lieti situāciju, tu velc pa tiltu. Minimālais ātrums 70 km/h. Jebkurš tilts. Tas bija Maskavas ielas tilts. Un tā, kad tu manevrē starp autiņiem, saproti, fonā skan slavēšana, tu runā, zini kā, un tā vēl kāds runās, un te tas cilvēks tev kaut ko grib pateikt, un tu tajā brīdī pārkārtojies vai ko, momentāli saki viņam kaut ko, saproti. Tas ir pilnīgi nevainīga situācija. Labi, pārklāja tev pa virsu, ok, paņem vēlreiz paprovē pateikt. Nevis momentā čik apvainojos. Nedēļu cilvēks tikai tāpēc, kad es viņu nedzirdēju,
esot uz tilta, manevrējot starp mašīnām, viņš apvainojās. Es domāju, ka viņi ir vienīgā, tas simtiem tādu cilvēku. Simtiem tevi nedzirdēja, un tu apvainojies. Un vēlams priecīgs skrāja tika leik ar viņu apkārt un tikai laista visu to dārziņu. Un tad svētais gars ko teica man? Viņš saka, te pie viņiem tagad un prasa viņiem piedošanu. Pat pa kuriem tu pat neesi redzējis. Jo viņi nespēja tikt no tā vaļā. Saprotiet, kas pa lietu ir. Tas ir nozīmē, ka tev, kad tu esi apslēgstījis cilvēku ar mašīnu, neesi viņu pat ieraudzījis, nomet pa bremzēm, izkāp ārā, un saka, piedod. Vienkārši paprasa viņam piedošanu, viņš pats nevar atlaist vaļā. Ziniet, kas notika? No tiem cilvēkiem neviens man nepiedeva. Es viņiem paprasīju piedošanu, viss man atšauba. Nekas pēc darbs ir izdarīts. Un ļoti būtiski ir, es saprotu to, ka, tas ir pirmais, kad pudeles ir izmestas ārā un cigaretes un viss ir izlādēts ārā, svētais gars sāk ķerties klāt pie piedošanas un pie nepiedošanas, jo pretējā gadījumā arī daudzas slimības un kaitas var būt tikai arī nepiedošanas rezultātā. Tas, ka mēs turam lūgtumu pret kādu vai aizvainojumu kaut kādu, un ļoti būtiski ir vienkārši atbrīvoties no tā visa. Un tagad jau, ka kristieši mēs esam savādāk, jo tas moments ir, bet, tas pats sākums, ir jau, protams, arī tas pats arī, bet, redzi, agrākos laikos, kad es biju bez Kristus, nezināju tādu kāpēc man šis te vispār situācija uzcēlās, tāpēc, ka esmu redzējis cilvēkus, kuri nemaz nemāk paprasīt piedošanu. Ja viņš arī ir vainīgs, viņš nemāk to izdarīt. Viņš mēģinās izgrozīt to tā, lai padarītu tevi pa vainīgu. Saprotiet? Bet viņš nemācēs paprasīt piedošanu, ja arī viņš pats būs vainīgs. Saprotiet? Un es vienkārši tās situācijas redzēju, man pacēlās šitas te, un kas notiek, ja cilvēks nespēja paprasīt piedošanu, visu laiku mēģina atrast kādu citu vainīgu, sirds jau apalga. Kārta pēc kārtas, viņa tā kā akmens paliek. Un prieka nav. Un katru reizi tev ir trakāk un trakāk. Un tev viss kaitina. Un prieka nav. Prieka nav. Kāpēc nav prieka baznīcā? Ziniet, kāpēc nav prieka baznīcā? Es, kad atklāju, dažas piemēram, es stāstīju vienu atklāsmi pa savējo situāciju. Kad es iemācījos dzīvot bez aizvainojuma, man parādījās tāds prieks. Es saķēru megafonu, sāku pa logu, pa Dievu stāstīt, man mājās megafons. Bet 5 gadi es to nedarīju. Kāpēc? Pirms tam es to darīju. Tāpēc, ka pirms tam manī bija tik milzīgs prieks, jo mani principā viens apvainot nevarēja. Ja kāds man apvainoja, es vienkārši viens nekontaktējos. Viss. Ko man apvainoties uz viņu? Es vienkārši viens nekontaktējos. Tādam nepatīk, ka es runāju megafonu. Pirmā, pa megafonu runāt nevar, tas nav no Dieva, tur. Ja tev reiz pa megafonu nevar runāt, ok, mana teima nav pa ceļā. Čau! Es eju ar tiem, kuriem ar megafonu ir normāli runāt. Man nav nekāda problēma, man jau nav jādzīvo viņu kopā. Un tāpēc man bija milzīgs prieks. Bet tagad tu aprecies, ļoti bieži ģimenē tā notiek. Kad un tur jāsadzīvoja tā. Un tāpēc es nevarēju saprast. 5 gadi nevar postināt evaņģēliju no megafonu. Tāpēc, ka nebija iegājis tajā līmenī vēl. Saprotiet? Aizvainojumi. Sieva ne tā kaut ko pateica, es apvainojos, zin kā. Pēc tam sieva atlaiž, es atkal sievai kaut ko pasaku, atkal sieva apvainosies, pēc tam mani atlaiž, tas sieva atlaiž, atkal man kaut ko pasaku, un visu laiku. Tā situācija, nekā. Vēlas atnāk pie sievas, piemēram. Uzbruk man, es apvainojos. Pēc tam vēlas sieva atstāja, sieva paliek brīva, sieva nāk pie manīm, es joprojām dusmīgs, sievai virsū, sieva apvainojasies, pēc brīža svētais gars man ir salabojis, atkal esmu brīvs, aleluja, nāku pie sievas, ar sievu. Man virs atkal apvainojos. Pēc brīža atkal svētais gars tikai dara kā remontē. Vienu saremontē, otru saremontē, atkal saremontē, otru tikai vienkārši izdari lēmumu, neapvainojas. Atnācis dubināties, aleluja. Slava Dievam. Tu paliec tās, kāds tu esi. Tas svētam garam jāremontē tikai viens. Tas, kas visu laiku bubina. Otrs izgais to līmeņā, atkal. Mazāk darbs svētam garam. Un tā viņš sievas mātu, viss ir jāremontē. Tā kā tu esi brīvs, mēs remontēt nevajag. Tāds prieks piepilda tevi, tev gribās vienkārši bļaustīties no torņiem par Jēzu. Tu nevar izstāstīt vienkārši. Tas ir prieks no viņa. Tā kā tu esi brīvs, ka tev tur nav iekšā nekāda aizvainojuma, tad viss ir kārtībā. Labi, lai Dievs svētī, aleluja.